Šis ir 3 metri garš kokrūpniecības produkts no Priedes, terases dēlis, noslīpēts un impregnēts. Maksā 7 eiro. Eiropas parlaments šovasar pieņēma dabas atjaunošanas aktu, kas valstīm uzliek par pienākumu noteikt rezervātu statusu 10% teritoriju un ievies saimnieciskās darbības ierobežojums 30%. Eiropas deputāta lēmums šī dēļ izmaksas diezgan strauji cels, un 7 eiro vietā tas drīz varētu maksāt visus 11. Regulu izstrādāja Eiropas komisija, un tās mērķis ir aizsargājumās dabas teritorijās atjaunot bioloģisko daudzveidību. Taču dabas rezervāts nav iespējams ierīkot pilsētās. Nevar no Juglas izdzīt iedzīvotājs un pateikt, ka te turpmāk augs retie ķērpji. Tāpat arī apgrūtināts būs gājiens pie lauksaimniekiem ar mudinājumu atdot daļu no ganībām vai rudzlaukiem, lai paredzētu vietu retu sēņu micēlijām. Pieejams platības Eiropas direktīvu izpildēji ir meži un pļavas. Latvijas gadījumā tas nozīmē, ka teju trešdaļu mežu būs jāpadara par rezervātiem, un pārējā daļā jānosaka ierobežot saimnieciskā darbība. Tas fakts, ka mums visticamāk samazināsies ciešams apjoms, tas, man liekas, ir diezgan neizbēgams, un ar to mums jārēķinās, ka tam visticamāk sekos fakts, ka mums paliks dārgāka koksne, jo attiecīgi būs mazāk pieejama. Tas ir, diemžēl tā visticamāk varētu būt. Dabas atjaunošanas aktu pieņemšana Eiropas parlamentā negājas lideni. Atbildīgajā komisijā balsas dalījās uz pusēm. Gan par, gan pret bija 48 deputāti. Eiropas parlamenta kopsēdē šo regulu pieņēma ar minimālu balsu vairākumu. Pārbalsoja liberālie un kreisie deputāti. No Latvijas Tatjana Ždanoka, Nils Ušakovs, Andris Ameriks, Ines Vaidere un Ivars Ījāps. Pret bija Roberts Zīle, Sandra Kalniete un Dāts Melbārde. Pati Eiropas komisija atzīst, ka likuma ietekmē samazināsies pārtikas ražošana, un šādā ģeopolitiskā situācijā ir bezatbildīgi dzīt likuma projektu uz priekšu. To, ka Eiropā daba ir nedaudzveidīga, komisija secināja pēc ziņojumiem no dalību valstīm. Ziņojumi tapa par Eiropas Savienības naudu, un to sastādīšanā bija iesaistīts dabas aizsardzības organizācijas. Arī no Latvijas. Lai gan vairāk kā pusi mūsu teritorijas klāja meži, zaļie aktīvisti atrada virkni augu sugu, kas iznīka. Padomju laika beigās, tad katrā ziņā šī bioloģiskā daudzveidība noteikti bija mazāk, tāpēc, ka bija kolhozu saimniecība, tā saucamā bija ārkārtīgi vispār piesārņojoša apkārtējā vidē, mums bija toreiz piesārņojošā rūpniecība. Mežu certifikācijas padomu, kuru vada Māris Lijopa, palīdz Latvijas mežu īpašniekiem piemēroties Eiropas prasībām. Viņuprāt, zaļo organizāciju vēlme apgūt Eiropas naudu, lai saražot pēc iespējas vairāk šaušalīgu vidus ziņojumu, radījusi falšo ziņu aburto loku. Lēmumu pieņēmēji ļoti daudzi, kā mēs zinām, Eiropā tas nav nekas slikts, vienkārši, ka faktu konstatācija ir, viņi ir pilsētnieki, kam ir auga paudze, kurai liekas, ka nevaram mēs visiem vajag dzīvot zaļi, izmantot koku un tā tālāk, bet to koku no meža nedrīkst ņemt dārgi. Dabas atjaunošanas direktīvai būs diezgan būtiski ietekmi ne tikai uz meža saimniecību, bet tautsaimniecību kopumā. Būs ietekmēta arī pārtikas ražošanas ķēde, jo samazināsies lauksaimniecībai pieejamās zemes platības. Viens no lielākajiem valsts budžeta donoriem ir uzņēmums Latvijas valsts meži, kas pārvalda 1,6 miljonus hektāru zemes, jeb 25% Latvijas teritorijas. Pērn šis valsts uzņēmums budžetā ieskaitīja 200 miljonus eiro, taču tas viss mainīsies strauji uz leju. Būs jāsāk pildīt atjaunošanas regula un jāierobežo saimnieciskā darbība. Un skatoties uz lēmumu pieņemšanu Briselē, ir bažas, vai mēs varēsim tā arī turpināt. Latvijas valsts meži ieņēmums no mežstrādes ieguldījuši plašu teritoriju sakārtošanā. Tās kļuvušas par atpūtas zonām. Smiltenē ap Tepera ezeru ir pastaigtaka un labiekārtots pludmales. Tērvedes dabas parkā izvietot glampingi, mājiņas kokos un pat mini zoodārs. Kāda esas labas? Jā. Tas viss prasīs milzu uzņēmumu ieguldījumu un darbinieku resursus. Tērvedes dabas parkam ir pašu ieņēmumi no ieejas biļetēm, taču svārstīgi. Uzņēmums uzskata, ka sniedzot pilsētniekiem kvalitatīvu un interesantu iespēju iziet dabā, veicina bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskā daudzveidība ir gan jaunā mežā, gan vecā mežā. Jaunā mežā tās ir cilvēkam tik patīkamās sēnes, ogu vietas, rekreācijas iespējas, putniem, kur līgzdot. Vecajā galā ir citām dzīvotnēm. Priekšā stāv nopietna cīņa Briselē. Eiropas komisija būs tā, kas precizēs, kā dabas atjaunošanas akts izskatīsies detaļās.
Gan Latvijas valsts mežus, gan citu valsts mežu uzņēmumus Briselē pārstāv Piotrs Barkovskis, lobists ar stāžu. Europe is a highly or densely populated continent. That's why there are no big areas which can be easily set aside without any social or economic consequences. When we analyze the structure of so-called land use sector, where forestry is one of the biggest or second biggest after the farmland, we see that most of the burden can be easily handed over to forests as the land use. Latvija ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā. Meži klāj 53% mūsu teritorijas. Vairāk ir tikai Somijā, Zviedrijā, Igaunijā un Slovenijā. Pavisam bēdīgi ar kokiem ir Islandē, Maltā, Nīderlandē, Kiprā, Dānijā, Īrijā un Lielbritānijā. Un nav jau tā, ka tur nekur neaugtu koki. Vienkārši šo valstu iedzīvotāji savus mežu resursus ir sistemātiski izcirtuši. Arī gadsimtiem apsaimnieko mežu, un tādas situācijas nav bijušas kā Dānijā, kurā izcirta pilnīgi visi 19. gadsimta sākumā. Šobrīd Latvijā ir 6,7 miljardi koku. Tas ir par trešdaļu vairāk kā Ulmaņa laikos. Ja Eiropai nepierādīsim, ka esam ekoloģijas pirmrindnieki, ir risks, ka trešdaļā savu mežu vairs nevarēsim spērt kāju. Mēs varam būt paraugs Vācijai no klimata un zaļā kursa viedokļa. Izpratnē, lai viņi sadzītu mūsu šajos parametros, viņiem kādus 30 gadus jājauc no savu ekonomiku, lai viņi kaut kā pietuvotos mums. Ja mēs sakām, ka mums kaut kas ir jāsamazina, mēs esam šeit un kāds ir šeit, manuprāt, tā samazināšana loģiski, ka šis tuvojās šeit un mēs pat drīksim pakāpties. Ja? Nevis visi kāpjam soli zemāk, kur beigās jūsu līmenis. Šmits uzskata, ka zaļais kurs ir bīstams Eiropas nākotnē. Ja tas būs cēlonis būtiskam cenu kāpumam un atstās bez darba ģimenes, cilvēki var sākt šaubīties, vai tāda Eiropa viņiem ir vajadzīga. Mūsu labākajās interesēs būtu noturēt uzticību Eiropas Savienības institūcijām, nevis viņu graudu. Margarita Tečera kādreiz sen apakaļ teica, ka nacionāla valsts lomas samazināšana un varas koncentrācija Briselē var reizē izjaukt Eiropu kādu dienu. Pēc tam nevis Eiropas Savienība, bet Eiropa. Biomasas, jeb mežstrādes atlikuma kurināmais ir Latvijas enerģētiskās neatkarības stūrakmens. Kad Krievija iebruka Ukrainā, vairākas pašvaldības pārgāja no gāzes uz koksnes apkuri. Ogres slimnīca tā izdarīja jau pirms 14 gadiem. Mēs Ogrē saimniekojam ļoti apdomīgi. Kurināmo pērkam no vietējiem zemniekiem. Neilgi pirms direktīvas pieņemšanas kreisi noskaņotie eiroparlamentārieši centās panākt biomasas kurināmā pielīdzināšanu oglēm. Saprāts uzvarēja, un šāds lēmums pieņemts netika. Un no Latvijas mežiem nākusī biomasa nodrošina Latvijas patērētāji ar vietējā resursa kurināmo, un līdz ar to mēs esam stiprāki. Between 20 to 25% of annual harvest of solid wood in state forest is of the fuel wood quality. There is a very big demand for the fuel wood because gas or coal or any other energy source is much more expensive. Ministrs Šmits ir optimists. Viņš uzskata, ka Eiropas zaļā kursa prasības pēc dažiem gadiem mīkstinās, jo nespējas ieviest. Taču reizē arī jāspēj saskatīt kontinentu ekoloģiskās pārbūves sniegtās iespējas. Piemēram, piesaistīt Eiropas naudu mazo hestu likvidēšanā. Jā, bet mums ir 1000 šēršļu uz upēm, tikai 1000 trombu lielāk, mazāk. Mēs brīnamies, ka jūrā dzīve daudzveidība pazūd, bet viņi loģiski pazūd, ja tev nav nāštu vietas upēs, viņi nevar veidoties. Otra zaļā kursa lielā iespēja pēc Šmita domām ir padarīt koku par Latvijas būvniecības pamatizēju vielu. Un to visu varētu darīt ar Eiropas naudu. Būtu jāpieņem nacionāla līmenī lēmums, ka mēs vismaz sabiedriskās būvs, pašvaldību un valsts būvs būvējam maksimāli no Latvijas pieejamu koku. Mēs tagad lepojamies jūgenstilu turistiem rādot, ja mums nākotnē būtu jālepojas mūsu koku arhitektūra. Mēs te par logu redzam pārdaugā, viņa vēsturiski bijis koku arhitektūra vienmēr. Lūk. Latvijas izredzes panākt tautsaimniecībai saprātīgs risinājums nav nemaz tik bezcerīgs. Šovasar no zaļā kursa virsvadības ir atkāpies Eiropas komisijas izpildu viceprezidents, sociālists Francis Timmermans. Viņš turpmāk visu savu enerģiju ieguldīšot, lai nākamajās vēlēšanās kļūtu par Nīderlandes premjerministru.